Manuprāt, centrālais notikums ceļbūves firmas Binders un arī visas Latvijas autosporta dzīvē pagājušo nedēļu bija biķernieku trasē, pasaules rallija čempionātam, paredzētās trases būvdarbi un it īpaši, kad mūsu, kā saka, latviešu pasaules speciālisti Reinis Nistišs ar jauno Baumaņkungu, abi divi, kā saka, lēkāja un deva padomus. Rikmaņkungs, jums šeit jau ir otrais objekts. Asfalta daļa no starta līdz Elkonim, kur jau tika pielietotas dažādas interesantas tehnoloģijas, kā arī tā skaitā īpaši polimēru asfalta betons, un es nemaz nerunāju par tām manevriem, kas notikās, kad es pirmo reizi savā mūžā redzēju, kā 4 klājējiem vienlaicīgi iet. Tā kā, vai šis objekts būs kaut kas līdzvērtīgs tam pirmajam ar to asfaltu, un kas būs šeit? Jā, es uzskatu, ka šis objekts ir ļoti īpašs. Ir prieks atrasties 2. gadu biķernieku trasē un būt klāt tik nozīmīgam pasākumam. Attiecīgi runājot par tehnoloģijām, viennozīmīgi, ka šeit būs tiks pielietots arī tikpat nozīmīgas un neikdienišas tehnoloģijas, tātad asfaltbetons rallycross trases posmos arī ir jāieklāj ar 2 ieklājējiem vienlaicīgi, lai būtu karstā garanšuva. To nosaka projekts. Attiecīgi arī gruntsposms būs kaut kas neraksturīgs Latvijas apstākļiem, jo gruntsposms ir jāizbūvē no minerāla materiāla maisījuma, kopā sajaucot ar cementu, kas rūpnīcā tiks saražots un gatavs maisījums tiks vests uz trasi un ieklāts ar ieklājējiem praktiski 2 kārtās. Slāņa biezums 25 cm un gala produktam ir jābūt maksimāli cietam, kā ļoti cietam grants ceļam. Mēs šobrīd stāvam uz tā lielākā tramplīna, un tātad zem mums šeit ir smilts apakšā, kas ir pamats, ja, kas dabiski šeit ir kāpi. Ja. Pēc tam nāk, ir kaut kāds grants, vai tad uzreiz jau nāk šis minerāla maisījums ar to cementu? Nē, šeit ir tāda tehnoloģija, ka mēs šobrīd stāvam meža zonā. Neraksturīgi jau Rīgai un vispār pilsētas īsti teritorijai, ka būvniecībā bija atkūdrošana. Šeit bija jāizroga aptuveni 7000 kubu kūdras. Šobrīd šī vieta ir tā, kur bija visvairāk kūdra. Ir uzbērts atpakaļ salisturīgs materiāls kā uzbērums, ir salisturīgā kārta, granīta šķembas, kas arī ir mazliet neraksturīgi būvniecībai, jo viņas ir dārgs un tādā pašā laikā ļoti izturīgs materiāls, kas priecē, ka viņi var izmantot šādas trases būvniecībā. Attiecīgi vēl uz tā virsū nāks minerāla materiāla maisījums ar cementu. Tā būs tieši tā braukšanas daļa, pa kuriem braucēji brauks. Ja mēs ņemam vērā, ka sacensībās viņi reāli var nobraukt 400 brauciet, 400 reizes mašīnas pārbrauks tam segumam pāri, ņemot vērā tos ātrums un slodzes, tam segumam tas viss ir jāiztur, lai maksimāli maz tiktu aizkavēts pasākums un organizators un tas pasākums noritētu raiti. Kopumā šīs trases koncepts ir tā, ka trases garums ir 1,3 km, no kuriem 500 metri ir grants posms, kurā mēs šobrīd atrodamies, un grants posms vēl būs man aiz muguras 2 tramplīnu kartodromā. Abi viņi būs no grants tā seguma, kas ir saistīts ar cementu. Attiecīgi asfalta posmi būs mazliet šajā meža zonā, līkumos, un pārsvarā lielākā daļa kartodroms. Šeit mēs runājam vairāk par tādām fizikālām lietām, bet ir arī ideoloģiskas lietas. Kā jūs sadzīvojat ar CSDD, jo šis notiek CSDD teritorijā, biķernieku komplektās sporta bāzes teritorijā, kur es jau kuro reizi atzīmēju, kad pēc tam, kad CSDD ir aktīvi ķērušies pret biķernieku komplektās sporta bāzes, te tiešām ir reālas izmaiņas. Es domāju, viss, ko mēs esam rādījuši gan šogad, gan pagājušajā gadā, pat tas vien jau ir kaut kas. Jā, es uzskatu, ka tas ir prieks, ka tiek attīstīta biķernieku trase, ka CSDD attīst to trasi attiecībā uz mūsu sadarbību. Sadarbība ir veiksmīga, kopā risinām problēmas, mēģinām rast labāko risinājumu. Lai jaunā trase būtu atbilstoša visiem pasaules standartiem, ir pieaicināti 2 pasaules meistari, kas brauc pasaulē rallycrossā, tātad jaunais Baumaņkungs un arī Nistiškungs. Tagad jūs ar Baumaņu esat faktiski 2 speciālisti Latvijā, kas par to var pateikt, kā tur ritīgi tai pasaulē ir. Zin kā, varbūt mums grūtāk pateikt, kādai jābūt tā trasei. Mums vieglāk ir pateikt, kā mums viņa ir jāizrauc, bet ātrāk vai lēnāk. Bet mēs abi piedalījāmies testos, kur būvēja Latvijas rallycross trasi pasaules čempionātam.
un mēģinājām palīdzēt gan ar savu izpildījumu mašīnās, gan ar savu padomu, kā vajadzētu būt labāk. Tā kā var teikt, ka esam ar visām rokām iesaistīti tajā pasākumā. Man pastāst šitādu lietu. Būvniekiem ir savu terminoloģiju, jums ir savu terminoloģiju, aiziet pa tramplīnu, tur vajag nolikt taisni, lai tur beigās nevelk pa labi, vai ko tas Binderu būvnieks saprot jums? Kā jūs viņu saskaidrojat, kas viņam jādara? Tu taču nevar pateikt, tur 5 centimetru piebērt vai... Tur bija savs projektētājs, kuram bija pat vesela lapa un projekts uzlikts virsū, tā kā bija diezgan... Centāmies jau pēc iespējas sakarīgāk un loģiskāk visu izstāstīt, jo sākumā tas uzmetiens bija maziņš pa lielam, tur, kur mašīnas jau piezemējās pie zemes, tur viss bija kārtībā, bet tieši uzmetienu prasījās lielāku, augstāku un nedaudz lielākā slīpumā, tā kā nācās piebērt pāris kraviņas to akmeņu klāt un beigās jau viss bija. Tas pirmais tramplīns iznāca tāds ņiprāks, jo es skatos pēc tam, kad lec jau uzbēr to versiju, tad viss plasmas tur atrāva no vienai otrai mašīnai. Tas jā, tur mēs varbūt tā profesionāli nepiegājām līdz galam ar automašīnas regulējumiem, bet sacensībās tā noteikti nebūs, un es varu teikt, ka tramplīns ir pietiekami augsts, lido tālu un automašīnas nelauzīs. Katrā ziņā tas arī bija mērķis, kā viņš jāuztaisa. Otrs tramplīns tā kā bišķi tāds slaidāks, bet viņš atkal tā kā velk tutunis betonos, tā arī tāds galīgi nav nevainīgs. Nav tāds parasts, jā, jo ir tramplīns pie diezgan liela ātruma un uzreiz labais līkums. Tā kā būs interesanti skatīties, kā kurš braucējs to tramplīnu tā kā izveiks. Un es domāju, ka visi trīs pietiekami dinamiski šobrīd. Protams, pirmais ir vislielākais, otrais ar trešo ir mazāki, bet abi lec pilnīgi blakus, tā kā būs ko redzēt. Ceļbūves firma Binders uzsākusi jaunu objektu Ogrē Mālpils ielā. Kādi darbi šeit veicami un kādi ir termiņi? Objektā Ogra mēs plānojam pilno rekonstrukciju Malkalnes prospektam. Tātad veiksim darbus, kas ir saistīts ar inženieru komunikācijām, ar ūdens apgādes un lietas ūdens kanalizācijas rekonstrukciju, kā arī siltumtrasi. Un arī mainīsim ceļa segas konstrukciju, ieklāsim jaunu asfaltu, borti un satiksmes organizācijas zīmes. Objekta fiziskais garums un garums termiņa ziņā, kad viņš jāpabeidz? Objektu esam iesākuši 13. maijā. Ir ar tiesības uzsākt darbus būtļauju, saņemt reāli darbus. Sākām frēzēšanu jau 16. maijā. Objekts ir nofrēzēts un plānots ir pabeigt objektu novembrī. Nākamais ceļbūves firmas Binders šī gada būvsezonas objekts atkal atgriešanās kādā jau bijušā reģionā ceļā. Jā, šobrīd esam uzsākuši būvdarbus pie valsts galvenā autoceļa Inčukalns Valmiera-Igaunijas robeža. Var teikt, ka jau ir ievērojami satiksmes ierobežojumi, ir tad 3 ceļu posmi, kuros satiksmi regulē luksofors, un protams, luksofors skaits arī palielināsies. Tad autovadītājiem jārēķinās ir ar papildus laiku, šķērsojot šo izbūves posmu. Posms ir no? Posms ir no Rubenes, tad iet līdz Valmieras transporta pārvadam, tad iet viss apveceļš Valkas virzienā, tā skaitā abi rotācijas apļi, un aptuveni 6 kilometri arī Valkas ceļš. Kopējais izbūves posmu garums ir aptuveni 19 km. Šis objekts ir šī gada vai uz 2 gadu? Jā, šis objekts ir paredzēts izbūvēt 2 gadu laikā, bet, protams, šogad mēs centīsimies iespējami vairāk izdarīt, paveikt, lai nākošajā gadā autovadītājiem būtu iespējami mazāk ierobežojumi. Vai galu rezultātu varēs teikt, ka Valmieras ceļš beidzot ir kārtībā? Būs vēl palikuši atsevišķi posmiņi, bet cerams, ka Latvijas valsts ceļi, mums kā galvenais pasūtītājs, pieņems lēmumu un tuvākajā laikā arī salabos šos posmus.